Labs rīts visiem! Uz pulēšanu 14. gada Opel Zafira. Kad klients atzina auto, es no sākuma domāju, ka netaisīs nekādu video, bet auto ir tik ļoti saskrāpēts, ka man liekas, ka tās izmaiņas būs tik sulīgas, ka šo vajadzētu parādīt, un tas varētu būt interesanti, ko var izdarīt auto ar pulēšanu. Un kā jau ierasts, parasti pēc virsbūves mazgāšanas, jeb ķīmiskās attīrīšanas, sākšu mehānisko attīrīšanu ar mālu. Tā attīrīšana ar mālu, ko tas nozīmē? Tu mašīnu nomazgā ķīmiski, attīri no bitumiem dzelžiem, nomazgā ar švāmi, un tāpatās mašīnai ir netīrumi, kur nenāk nost. Paņemam manu šampūnu ūdenī, samikrinām virsbūvi, sapūšam arī mālu un sākam no vienas vietas kasīt nost. Un te var redzēt, kādi paliek visi tie vēl bituma punkti, kas nenonāk nost ar ķīmisko attīrīšanu un mazgāšanu, tad tie visi te sakrājās, un tad viņas ar māliņu nokas nost, un tad jau virsbūve paliek forši tīra. Tad ar tīru foršu dvielīti paņemam noslaukam visu šampūnu ūdeni. Ar spirtu nomazgājam visu nost lieko, lai nepaliek slidena virsbūve, lai forši var notīrīt. Un arī, lai skočs līd pie gumijām un detaļām, kad pārlīmē, lai nav no šampūna visādas palikuši. Tad paņem ar spirtiku visu noslaukt nomazgā. Un šajā vietā vispār mašīnai kaut kas ir, es nezinu, uzpūsts virsū vai kaut kas ir krāsots blakā. Baigais pleķis tāds neforšais. Es domāju, kad ar pulēšanu viņš iznāks ārā. Bet jāskatās, vienmēr viss ir glābjams. Un šitādā garā ar šampūnu ūdeni un to saucamo klejbāru jāiet pār visai mašīnai. Jumtam, stikliem, detaļām, visām lakotajām, krāsotajām. Tas arī kādu laiciņu aizņem, bet rezultāts būs labāks. Pirms pulēšanas vēl jāpāriet riņķi ar krāsas biezumu mērītāju, kas tur labs rādās, kapots krāsots, te baigi dziļais skrāpējumi jau švīgs diezgan dziļs. Spārnis 138, tas varētu būt, kad oriģināls ir. Te baigi maz ko pulēt, tur prātīgam jābūt ir. Šeit darbs būs diezgan apjomīgs, jo auto stāvoklis ir tiešām ļoti bēdīgā stāvoklī, ir ļoti daudz un dziļi skrāpējumi. Ir krāsās robi, kur krāsa nemaz nav virsū. Apakš izskatās vispār tā, ka samatējusies, tā kā smilšu strūkla dabūjos, bet tur varētu būt, kad pie vainas ir tas, ka auto tiek lietots pa grandas ceļiem. Lakas slānis it kā ir,
Tas varētu būt, ka glābs visu to situāciju. Bet, nu, skatīsimies, ir arī jumtā daudz vietās iedušies visādi putni, kakši. Būs spoguļiem iztecējumi ārā, kas nenāca ar mazgāšanu nost. Durvju rokturs es ņemšu ārā, jo zem tiem tur arī visādi brīnumi derās. Tā kā jā, šis man būs tāds palielāks projekts, un auto arī nav tas mazākais. Bet, nu labi, pa darbu nav ko sūdzēties, jāņem skoču un jāsāk līmēt, lai var sākt pulēšanas darbus. Lai mazinātu risku, ka, piemēram, pulējot spārnu, tiek traumēts apkārtējās detaļas, es parasti tās nolīmēju ar skoču, lai nenoraujās kantītes nost. Un ja pavarotņiku var izņemt, tad es izņemu pavarotņiku ārā, arī satīru šito kantīti, visu, lai smuks ir tīrs un kārtīgs. Un tad arī foršāk var sapulēt visu to detaļu. Atšķirība jau ir acīm redzama. Protams, hologramma un tāds duļķīts vēl nostaigājot, tas ir tikai pēc pirmā soļa. Nu, es domāju, ar šo duru būs arī tik foršs skats pirms un pēc, jo te ir tas oksidācijas pleķis kaut kāds, nezinu, tas tur nenāca nost ne ar ķīmisko mazgāšanu, ne ar mālu. Bet, nu, es domāju, ar pulēšanu viņš pazudīgs. Spogulim vispār spīdums ir pazudis, tas viss tās galīgi nomatējies. Nezinu pat, vai te vispār ar pulēšanu kaut kas būs līdzēts, un te apakš ir baigi noskrāpēt pret kaut kuriem baigi dziļie skrāpējumi. Tie, es domāju, ka toču paliksies. Durvju rokturs tādām ritīgi saskrāpētām mašīnām uz dziļo pulēšanu parasti es ņem ārā. Var mēģināt atstāt ručku, tad paņemt reku mazo pulierīti, uzlikt garo pagarinājumu un mēģināt uzpulēt, bet izņemot ručkus, vienmēr tas rezultāts būs daudz labāks. Tikai pirmajā solē esmu paņēmis jau šitās durvis un spārnu. Nu, tā atšķirība vienkārši nenormāla. Ir vēl, jā, holograms nostaigāt, tas ir normāli pēc pirmā soļa, tāpēc būs vēl otrais solis, finiša solis. Bet, nu, tā atšķirība vienkārši, nu, tas autiņš tāda karamela būs, ka viņi pabeigs.
Ir šeit defekts, jā, bet dēļ tā īpašnieks durvi netaisās pārkrāsot. To uzjauks pēc krāsas kodu, kārtīgi attaukos vēl un tad sapilinās ar krāsu. Nu, šis būs tāds rītīgi labs pirms un pēc tiem, kas saka, ka pulēt mašīnas nevajag. Nu, pasās, kāda te tā krāsa forša sulīgi ir, jā, holograms nostaigā, to es zinu, bet tas ir pēc pirmā soļa, pēc tam vēl noņemšu holograms nost. Bet nu, tā atšķirība jau tāda, man liekas, ir, es nezinu. Nu, nevar pat salīdzināt to, kā autiņš izskatījās sākumā un kā viņš izskatās tagad. Nu, vismaz viņam ir krāsa parādījusies. Nu, šīs sāns ir pabeigts. Tagad ķeros klāt pie aizmugures. Buferi paņem tagad līdz pusē, lai var redzēt, kāda atšķirība ir. Un kas te notiek? Te notiek, es parasti pie pulēšanām dziļajām ņemu burtiņas nost. Ar pildspalvu sarakstu, kurā vietā, kurš burtiņš nāk, šablonu noplēšu nost, notīri viss līmes palieks, apakšu foršu sapulēju un pēc tam viss burtiņas salīmēju atpakaļ. Un kāpēc es parasti tos burtiņus ņemu nost, ja ieskatās pret lampas apgaismojumu, tad var redzēt, ka apakšā pilns ar netīrumiem ir. Un netīrumu un saskrāpēts, un nu nav tāds maziņš pulierīts, ar kur tu varētu ielīst iekšā tajās spraudziņās. Interesi pēc var pamērīt krāsas biezumu. Pulētajā pusē 180, 170, 190 mikroni, 180, 190, 200, 170. Nu, pa lielam baigā atšķirība nekāda nav. Protams, mikroni krītās, bet šis vairāk tiem, kas saka, ka autiņu nopulē vienu reizi un tur jau laka ir izbeigusies. Bet, nu, reku dzīves pierādījums, ka tā nav.
Nu, ar visu to, kad autiņš izstās jau salīdzinoši ļoti labi ar to, kāds viņš izskatījās sākumā. Vēl viss ir hologrammās. Nu, tā ir pirmo soli tu sapulē, attauko, un tad viss ir tāpat vēl hologrammās. Nu, tad sapulēs tagad otrajā slānī finiša soli uztaisīs, noņems hologrammas, tad jau saliks ručus vietā, burtiņi, sapildīs krāsu, un tad jau varēs likt virsū keramisko pārklājumu. Un paralēli Zafīras darbiem man vēl ir šādi široko diski atvest uz keramikas uzklāšanu, virpot, lakot, krāsot. Skats jau baigi labais uz tiem diskiem. Un te var redzēt, kāpēc obligāti ir jātaisa tas finiša solis, ka te ir krāsa forša tīra dzīdra, un otrā durvī vēl nav tas finiša solis taisīts, un te vēl ir hologramma un tāds bāls izplūdz viss. Un tad, šitādi keramika nav vēlams likt virsū. Varbūt tur izbraucot ārā neredzēs, bet, pareizāk ir šitā kārtīgi sapulē, kad ir attaukots, jo tā kā šī durva, un tad ir virsbū gatava keramiskam pārklājumam. Un te labs piemērs, kā izskatās sapulēt rokturīši, tā kā te arī viss būs kārtībā. Nu, vienā pusē ručks jau iekšā ir, tūlītās ieliks otrā pusē, un tad jau viss ir štokos. Stikla apstrādāt ar antilietas pārklājumu. Lietas laikā būs vieglāk braukt, viss lasīts skries no stikla, kā arī mazgājot būs daudz vieglāk, jo stikliem viss hidrofobais efekts būs. Kā jau var saprast, tagad lieku virsū keramiku, uzliku jau jumtam, visam furnam, visai aizmugurē 2 slāņos, palika vēl abās pusēs durvis, aizmugurēja spārni un stojkriņķi, spoguļu pilāri, aizmugurēja lukturi, pārējais viss ir, saliku šito 2 slāņos un par cik mašīnai sanāks gandrīz diennakt nostāvēt pie manīm, tad ar infrasarkano lampu šodien nesildīšu.
Kur arī matētais spogulis, kurš vispār nespīdēja. Tagad foršs spīdīgs ir. Nu tad tāds izskatās gatavais Opel projekts. Virsbūve ir kārtīgi attīrīta, sapulēta, apstrādāta ar keramiku, visi stikli apstrādāti ar keramiku. Vēl ķeršos klāt salonu tīrīšanai.